Esiet sveicināti klātesošie, mediju pārstāvi un arī visi tie, kas mums ir pieslēgušies šorīt tiešraidē. Valsts kontrole ir noslēgusi liederības revīziju vai ieguldījumi siltumapgādes un ēku energoefektivitātes uzlabošanā nodrošina ilgspējīgu un ekonomiski pamatotu siltumapgādi. Un šodien publisko tās rezultātus. Šodienas preses konferencē plašāka revīzijas secinājumiem tieši par Rīgas siltumenerģijas iepirkuma sistēmu un faktoriem, kas ietekmē konkurenci un iepirktās siltumenerģijas cenu, iepazīstinās valsts kontrolieris Edgars Korčagins un valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš. Pēc rezultātu prezentācijas medijiem būs iespēja uzdot jautājumus. Vārds valsts kontrolierim. Labdien, godātie klātesošie! Šīs revīzijas galvenā atziņa, laikam, tieši par kuru mēs šodien gribam stāstīt, ir tas, ka siltums Rīgā var būt lētāks. Lai to paveiktu, lai pie tā nonāktu, ir jāizpilda virkne darbu. Un ir jāizpilda darbu vairākām šajā tirgu strādājošām institūcijām sadarbojoties. Nereti tas ir pierādījis kā viens no klupšanas akmeņiem, bet mēs ceram, ka šajā reizē tas tā nebūs. Vispirms jau Rīgas siltumam ir jāizdara tas, ko tas ir sekmīgi jau iesācis šajā tikko pagājušajā apkuras sezonā, proti maksimāli jāliberalizē, jāatver, jāefektivizē Rīgas siltuma tirgus, lai mēs tiešām mazāk runātu par kaut kādām iezīmētām monopolu cenām un lai vairāk tas strādātu pēc tirgus principiem, jo tas dod zemāku cenu. Otra lieta ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jāizdara tas, kas sen nav darīts. Proti ir jāpārskata metodika, kādā veidā tiek noteikts siltumenerģijas tarifs. Un lai tas siltums, kas tiek saražots lēti, attiecīgi atspoguļotos arī tarifā. Un visbeidzot, tādam nozīmīgam spēlētājam kā Latvenergo ar savām termoelektrocentrālēm ir jābūt aktīvam šī tirgus dalībniekam, lai tajās dienās, kad ir iespējams iestartēt ar savu lētāk saražoto siltumenerģiju šajā siltumenerģijas tirgu, tas maksimāli arī tiktu darīts. Mēs redzam to kā paveicamu uzdevumu, bet, kā es teicu, galvenais ir visām izdarīt savu darbu un izdarīt savu darbu sadarbojoties, jo tikai viena elementa paveikšana varētu vēlamo efektu nedot. Bet sīkāk tad par revīzijas rezultātiem pastāstīs mans kolēģis Mārtiņš Āboliņš. Jā, labrīt visiem klātsošiem, visiem, kas mums pieslēgušies attālināti. Tad tiešām paldies arī kontrolieriem par ievadvārdiem un faktiski arī tiem galvenajiem secinājumiem, ko mēs esam izdarījuši. Tas, ko es mēģināšu izdarīt, 20 minūtēs, nedaudz vairāk kā 25-30, ir tiešām iziet cauri revīzijas galvenajiem secinājumiem, kas ir tas, ko mēs esam konstatējuši, cik tad ir tas apjoms, ko mēs izlaižam atmosfērā siltumu, par ko mēs visi maksājam, un kas ir tie iemesli un risinājumi, kā šo situāciju sakārtot, lai faktiski viss, ko mēs saražojam, kas ir liederīgi paņemams, tiktu nodots rīzniekiem, un mēs panāktu arī to, ka mums ir lētāka siltuma enerģija. Tā kā no valsts kontroles puses teiks, mēs esam ļoti apjomīgi darbu izdarījuši, arī kolēģi ļoti tehniski iedziļināšanos vispār šajā gan jautājumos, kā top siltums, kas ir šīs ražošanas tehnoloģijas, kā strādā Rīgas siltuma tirgus. Tāpēc arī varbūt tā prezentācija būs pietiekami tehniska, bet tās ir nianses, kas ir būtiskas, lai saprastu tos cēloņus, jo tiešām tā situācija, ka šobrīd Rīgā nav tāda viennozīmīga, kur ir skaidrs kāds, kurš ir kaut ko neizdarījis vai kāds, kurš kaut ko dara sliktu, ir tās atbildības ir uz vairākām pusēm. Un arī esošais tirgus pat tāds, kāds viņš ir, zināmu ieguvumu iedzīvotājiem sniedz. Tad, ejot cauri, tad prezentācija ļoti īsti par kopumā par šo revīziju. Tad revīzija kopumā ir plašāka nekā tikai par Rīgu. Mēs esam apstījuši arī pārējo Latviju, tad skatījušies investīcijas, kas ir veikts Latvijā pēdējo 5 gadu laikā, kā tas ietekmē mūsu klimata mērķu sasniegšanu. Un teiksim, ko ir darījuši dažādas institūcijas, un tas mērķis, teiksim, secināt, vai mūsu ieguldījumi ir pamatoti bijuši, bet tieši Rīgas gadījumā, mēs fokusējāmies uz pēdējo pusotru gadu, tad attiecīgi no 2024. gada vidus, 2024. 2025. gada apkuras sezona,
Plus mēs paskatījāmies arī jauno tirdzniecības modeli, kas mainījās pagājušā gada novembrī, tātad pusotru mēnesi, lai mēs varētu novērtēt, vai tās izmaiņas, ko Rīgas siltums ir veicis uz šo apkuru sezonu, vai tas ir devis kādu rezultātu vai nav, un vai tā situācija ir būtiski mainījusies. Tad ļoti īsi vēlreiz varbūt atgādinot arī cilvēku mums skatās no malas, tad kāds ir Rīgas siltuma apgādes vispār tas modelis. Faktiski Rīga mums ir divās daļās sadalīta, tad rīdzniekiem siltumu piegādā Rīgas siltums, kas kreisajā krastā Pārdaugavā ir gan sistēmas operators, gan ražotājs, tad attiecīgi pats ražo, pats piegādā un pārdod siltumu. Savukārt Rīgas labajā krastā Rīgas siltums pats neražo, bet ir viens liels ražotājs, tas Latvenergo ar TEC 1 un TEC 2 stacijām, kur ir gan ūdens sildāmie katli, gan koģenerācijas iekārtas. Un tad mums ir vairāk šie neatkarīgie ražotāji, kas ir biokurināmā katla mājas, šķeldas katla mājas, kas darbojas un arī piegādā rīdzniekiem siltumu. Un līdz ar to atbilstoši likumdošanai Rīgas siltums ir izveidojis tirgu, kurā tad no šiem neatkarīgiem un no Latvenergo iepērk siltumenerģiju. Un savukārt, attiecīgi, visu, ko Latvenergo, bet šie mazie ražotāji nevar piegādāt, attiecīgi to piegādā Latvenergo pa SPRK apstiprināto tarifu. Tā kā labais krasts ir viens stāsts, kreisais krasts ir otrs stāsts. Tad, ja mēs skatāmies uz šo Rīgas tirgu, es teiktu, viņš šāds ļoti evolucionējošs, laika gaitā ļoti mainīgs bijis tirgus. Faktiski vēsturiski izveidojās situācija, kad tajā tirgus daļā, kur ir konkurējošais apjoms, šie 178 megavati, ko šobrīd spēja saražot neatkarīgie ražotāji, bija nedēļas iepirkums, kas varbūt jau ilgstoši arī sabiedrībā ir minēta kā viena no problēmām, jo Latvenergo startējot elektroenerģijas tirgu uz nākamo dienu nespēja paredzēt, cik, teiksim, ražos visas nedēļas garumā, līdz ar to šajā tirgu maz piedalījās, un rezultāts bija tāds, ka tirgu nebija šīs konkurences. Sākot mainīties, tad apkuru sezonu, kur mēs vērtējām 24.25. gada ziemas sezonā, bija tāds hibrīda modelis, tad bija 40% nedēļas iepirkums, 60% jau bija dienas iepirkums uz nākamo dienu. Tas pamatojums tāds, ka šķeldas katlu mājām tīri tehnoloģiski ir grūti slēgties iekšā ārā, tas prasa diezgan ilgu laiku uzsildīt, atdzesēt. Līdz ar to ir nepieciešams šis kaut kāds minimālais apjoms, bāzes apjoms, kurā strādā, un tad attiecīgi pārējais apjoms ir dienas tirgu. Un attiecīgi vēl ejot uz šo apkurs sezonu ir vēl viena izmaiņa, tad vairs nav šis nedēļas tirgus, bet apkurs sezonas sākumā neatkarīgiem ražotājiem bija piedāvāta iespēja par noteiktu cenu slēgt fiksētu līgumu, kuru izmantoja daži un daži neizmantoja. Attiecīgi uz šo apkurs sezonu no šī 178 megavatu no tā tirgus apjoma 35% tika izsolīti kā fiksētais apjoms, un tad attiecīgi 65% nedaudz pieaug šis dienas tirgus apjoms, kurā tad startēja gan neatkarīgie ražotāji, gan Latvenergo. Tad varbūt teiksim, tie galvenie secinājumi, un tad mēs varam iet cauri jau tām detaļām, kāpēc, kas ir tie cēloņi. Tā faktiski, ja mēs skatāmies uz šo 24.25. gadas apkurs sezonu, tas galvenais, kas ir, mēs novērtējam, cik ir tas gaisā izpūstais siltums, un tas ir nedaudz vairāk kā 500 000 megavatstundu. Tā salīdzinām, tā ir kaut kur 1/6 daļa no Rīgas gada patēriņa, ja tās ir 2 Liepājas gada patēriņa siltumā, tā ka pietiekami daudz. No šī mēs secinājām, ka sistēma tehniski varēja paņemt aptuveni pusi. Respektīvi, puse no šī atkrituma siltuma tika ražotas dienā, ka vienkārši Rīgai tik daudz nevajag, vai tas ir vasarā vai ziemā, kad siltākos dienās, kad tas kopējais pieprasījums nav tik liels, cik TEC strādājot elektroenerģijas tirgū spēja saražot siltumu. Tā ka pusi no siltuma faktiski nebija iespējams Rīgai paņemt, tas jebkurā gadījumā tiktu izvadīts atmosfērā. Savukārt otru puse netika paņemt Rīgas siltumapgādes sistēmā jau drīzāk šo tirgus un regulējumu ierobežojumu dēļ. Un, teiksim, pārvēršot naudā, ja mēs skatāmies, ka mēs vienlaicīgi Latvenergo strādājot elektroenerģijas tirgu radīja siltumu, kas Rīgai bija nepieciešams, tas netika pārdots, un tā vietā tika nopirkts siltums no neatkarīgiem šķeldas ražotājiem, tad mums tas aprēķins, ka tas papildus rīdzniekiem ir šajā apkurs sezonā izmaksājis 8 miljonus eiro. Un vienlaikus Latvenergo, izlaižot siltumu gaisā, nevis pārdodot, nav guvis ieņēmumus 6 miljonu apmērā. Tā ka tie ir tās izmaksas. Tas, kas ir būtiski, ko mēs secinājām, ka tas tirgus tāds, kāds ir šobrīd,
ir labāks nekā, ja tā tirgus nebūtu. Un faktiski, ja mums nebūtu šo neatkarīgo šķeldes ražotāju, mums nebūtu iespēja periodos, īpaši vasarā, bet arī citos brīžos nopirkt lētāk siltumu. Un ja mums viss siltums būtu jāpērk no Latvijas Energo pa SPRK tarifu, tad rīznieki maksātu vairāk. Un mūsu aprēķins tie ir 25 miljoni. Līdz ar to, ja mēs liekam svaru kausus, tad tāds tirgus, kas ir, zinām, iegūmu, tas noteikti dod. Siltums ir lētāks nekā, ja tā tirgus nebūtu. Taču vai mēs varam teikt, ka tas tirgus ir pilnībā efektīvs un mēs izmantojam visas tās sniegtās iespējas? Noteikti nē. Un to parāda šeit mūsu aprēķini, kad ir izvadīts siltums gaisā, tās ir konkrēts izmaksas un tās ir lietas, ko mēs pārmaksājam. Līdz ar to Rīgā faktiski tā netiek iegādāts iespējami lētākais siltums. Un, ja mēs paskatāmies uz šo izmaiņām, kas notikuši uz šo apkuru sezonu, kur mainījās, tad nav vairs nedēļas tirgus, bet ir garantētais apjoms un nedaudz ir paplašinājies dienas tirgus apjoms, tas mūsu vērtējums ir pastoties novembra, decembra datus, ka uzlabojumu vērtējam atzinīgi, tad kopējais izmestā siltuma apjoms ir samazinājies, un arī iepirktā cena, pa kādu rīznieku pērk siltumu, ir samazinājusies. Taču joprojām tās būtiskākās problēmas netiek atrisināts, joprojām ir dienas, kad mēs metam ārā liederīgi paņemam siltumu, un joprojām ir dienas, kad mēs nenopērkam lētāk pieejamo siltumu. Tas, kas tā ir tā Rīgas siltuma puse, tas izveidotais mehānisms sniedz labumu, bet nestrādā efektīvi. Tā otra puse, ko mēs skatījāmies, ir regulātora puse, jo lielākā daļa siltuma tiek iegādāts par monopolu tarifu, tātad par regulātoru noteikto tarifu. Un te mēs redzam, tā būtiskākā problēma, kad metodika, kādā veidā mēs nosakam šo tarifu, neņem vērā atšķirības starp to, vai šis siltums rodas ūdens sildāmajā katlā, kad vienkārši tiek sadedzināta gāze. Cilvēkiem mājās, ja ir gāzes boilers, tad princips ļoti līdzīgs, tikai daudz lielāka iekārta. Un siltumu, kas rodas koģenerācijas procesā tajā brīdī, ka Latvijas Energo startē elektroenerģijas tirgu, viņš jau ir, ar savu cenu iestartējis un jebkurā gadījumā šo iekārtu darbinās, un tajā brīdī ir siltums, ko ir iespējams saražot, kas ir daudz lētāks, taču šī metodika, kas ir apstiprināta 2010. Gadā sākotnēji un būtiski nav korģēta kopš tā laika, faktiski šo apstākļu neņem vērā, jo tajā laikā nebija nec Nordpool tirgus, nebija balansēšanas tirgi, respektīvi gan elektrība, gan siltums bija regulētie pakalpojumi, un tā metodika to arī atspoguļo. Un tas, ko mēs esam secinājuši, kad tajā brīdī, kad Latvijas Energo startē elektroenerģijas tirgu, tad tas gāzes apjoms, kas nepieciešams papildus, lai no šī koģenerācijas procesā iegūt arī liederīgu siltumenerģiju, ir relatīvi neliels, un ja mēs skatāmies uz šo brīdi, tad metodika mums to, diemžēl, neņem vērā. Tad mēs arī paskatījāmies, kā Latvijas Energo startē šajā tirgu. Faktiski mēs redzam, ka tajā revīzijas periodā ir 80 dienas no nedaudz vairāk kā 200 dienām, kur Latvijas Energo ir bijis siltums, ko viņi varēja nodot, bet viņi vienkārši nav piedalījušies tirgu. Dažādi skaidrojumi, pārsvarā tas ir tehniski, tas balansēšanas jaudas, grūti prognozēt to apjomu, bet tāds fakts ir, un atkal tas ir kaut kāds siltums, tas ir kaut kāds naudas apjoms, kas tiek izdalīts atmosfērā, kas būtu liederīgi paņemams. Ja mēs atgriežamies pie tādiem varbūt fundamentāliem cēloņiem, tad, protams, tā lielākā problēma Rīgā, kas ir, ka mēs lielāko daļu siltumu ražojam ar gāzi, un gāzi vienkārši dārgs energoresurss. Gāzē ir jāmaksā CO2 kvotas, ja mēs redzam pret šķeldu, tad šķelda, protams, ir daudz lētāks resurss. Tā problēma ir, ka izveidotais tirgus mehānisms un regulējums neļauj šo lētāko šķeldu iegūmu atdot patērētājam. Šķelda bieži vien pievelkās pie šīs augstās cenas, un līdz ar to patērētājs turpina maksāt relatīvi augstu cenu, bet tas rada peļņas priekšrocību šiem neatkarīgiem ražotājiem. Ja mēs skatāmies, kā tā situācija ir mainījusies, tad mēs redzam, diemžēl varbūt ir tāda situācija, kad iesaistīju institūciju gan daudz, visi viens uz otru bišķīt skatās, gaida iniciatīvu un rīcību no otras, un tā sajūta, ir kā varam sakārtot, bet tas nav mūsu uzdevums, tas ir kādam citam jāsakārto. Šis ir kaut kā jāpārvar, jo to sistēmu ir iespējams sakārtot, ir iespējams panākt, ka mēs šo liederīgo siltumu nemetam ārā, bet tas ir jādara visiem kopā. Tad
šie tie galvenie secinājumi, bet iziesim būt cauri un tādā detalizācijā arī, ko mēs esam vai neesam skatījušies, tad mūsu fokus ir bijis šis Rīgas siltumā labā krasta iepirkuma tirgus. Ja mēs skatāmies uz Rīgas siltumā izmaksām, tad tas ir imbulīts kreisajā pusē, tad šīs izmaksas 56% no visa rīdznieku, teiksim, no Rīgas siltuma izmaksām, no tā, kas veido Rīgas siltumenerģijas gala tarifu patērētājiem. Tā ka tā ir pēc tāda būtiskuma vislielākais apmērs, kam seko jau paši Rīgas siltuma kurināmā iepirkumi, un tad darba samaksa, un tad attiecīgi viss pārējais ir relatīvi jau maza apjomi. Un savukārt, ja mēs skatāmies šo tirgu, tad tur, protams, 2/3 ir Latvenergo, un savukārt Latvenergo 90% izmaksas veido kurināmās un emisiju kvotu izmaksas. Tā ka mūsu tas fokus ir šī labā daļa, kā ir funkcionējis tirgus, kā veidojās tas, kas ir Rīgas gala tarifā vairāk kā 50% no izmaksām. Līdz ar to, un tas par tirgu runājot, tad, ko es jau iezīmēju, ka mums šis tirgus ir sadalīts divās daļās, attiecīgi atbilstoši likumam, tajā brīdī, kad ir vairāk kā viens ražotājs, Rīgas siltums ir izveidojis siltumenerģijas tirgu par to apjomu, kāds ir pieejams šim konkurējošā daļā neatkarīgiem ražotājiem. Rīgas siltuma gadījumā tie ir 178 megavati, un ja mēs paskatāmies, teiksim, šo 24.25. gada apkuras sezonu, mēs redzam, ka tā tirgus daļa siltākās dienās, vai tur jau pavasara beigās vai rudens sākumos arī pilnībā nosedz, un vasaras periodā, protams. Savukārt ziemas periodā, protams, ka Rīgas siltuma patēriņš ir būtiski lielāks, un savukārt par šo lielāko daļu tad ir to piegādāt tikai Latvenergo ar savām iekārtām, un cenu tam nosaka SPRK tarifs, jo šī ir tā saucamā monopola daļa. Ja mēs paskatāmies, kā ir iegādāts apjomu ziņā, tad faktiski puse mums ir iegādātais siltums no Latvenergo, un otra puse ir tirgus daļā, kur ir gan šie neatkarīgie, gan arī pats Latvenergo, kurš to siltuma apjomu, kas viņam paliek pāri, tad piedāvā dienas tirgu. Tā ka, aptuveno stipro skatoties, pusi ir tas monopola tarifs, pusi ir tirgus daļa pēc fakta visa gada garumā. Saliekot kopā Latvenergo ražošanas datus ar Rīgas siltuma iepirkuma datiem, tad mēs esam nonākuši pie šīs bildes, kas būtu tāda pat būtiskākā, kas arī parāda to gadu, kā mēs esam strādājuši, kā Rīgas labais krasts ir ražojis elektrību, nevis elektrību, bet siltumu, iepircis to, un cik tad ir šis gaisā izlaistais siltums. Šajā bildē faktiski, sākot no apakš tā pelēkā daļa, tad tas parāda to, kur ir ražojuši neatkarīgie ražotāji, tad gaiša krēmīgā daļa, tas ir tas, kur Latvenergo ir startējis tirgus daļā, tad šī zilā daļa ir tas, ko Latvenergo ir pārdevis Rīgai siltumu par monopolu tarifu, un tad šī oranžā daļa, kas iziet virs tā, teiksim, pieprasījuma apjoma, tas ir tas apjoms siltuma enerģijas, kas ir izvadīts atmosfērā. Kā mēs redzam, protams, vasarā tajā brīdī teci strādā kondensācijas režīmā, ražo elektrību priekš balansēšanas vai kaut kādi jaudu iztrūkumi, tad, protams, šo siltumu pārsvarā izved atmosfērā, bet mēs redzam, ka arī ziemas periodā, tad, kad Rīgas pieprasījums ir relatīvi liels, arī tad ir situācijas, kur ir šis siltums un pietiekami lielā apjomā tiek izvadīts atmosfērā. Un kā jau es iepriekš teicu, tad pārvēršot šo naudas summā, tad nepaņemot šo liederīgo siltumu no Latvenergo, bet tā vietā pērkot no neatkarīgiem, mēs pārmaksājam, tie ir tie 8 miljoni. Savukārt, tas ietaupījums vispār no tirgus eksistences 25 miljoni, jo šo ietaupījumu, laikam, vislabāk raksturo šī bilde. Faktiski tā ir siltumenerģijas cena, par kādu mēs pērkam siltumenerģiju Rīgā, atkarībā no tā, vai Latvenergo startē dienas tirgū vai nestartē. Un, protams, kas ir bijusi ilgstoša problēma, tajā brīdī, ka Latvenergo nestartē, tad, teiksim, kā tā bildīt pa labi, 9. februārs 2025. gada, tad nav šī atlikuma siltuma Latvenergo, un mēs redzam, ka visi neatkarīgie ražotāji šķeldas katlu mājas faktiski iestartē ar dažiem eiro zem monopola tarifa apstiprinātā, bet, protams, gada laikā mēs redzam, ir gan daudz dienas, ka Latvenergo startē, un tad uzreiz šī iepirkuma cena nostājās būtiski zemāk. Tie 25 miljoni, ko mēs pārmaksātu, ja tā tirgus nebūtu veidojas tajā situācijā, ja tā bildītu pa kreisi, ja mēs nevis brīžiem pirktu par 20, 30 vai 40 eiro siltumu, bet ja mēs visu gadu garumā pirktu par apstiprināto tarifu, kas ir ap 70 šobrīd eiro par megavatu. Tādā gadījumā, ja mums viss būtu jāpērk no Latvenergo, būtu dārgāk nekā ir šobrīd.
Attiecīgi šeit mēs esam arī sareiķinājuši, cik tad ir tajās dienās, kad startēja Latvenergo tirgū, cik tad mēs esam ietaupījuši, tie ir 8,4 miljoni atkal tikai uz to brīdi, kad Latvenergo iestartē tirgū, neņemot vērā arī to vasaras periodu, kad tirgus pats ir gana liels un spēj savā starpā konkurēt un nodrošināt zemes cenas. Tas, ko es minēju, tad mēs paskatījāmies, kas notiek uz šo apkursu sezonu, kas ir mainījies pēc faktiski vairākas lietas, kas ir notikuši. Tad viens ir šī garantētais apjoms par 45 eiro par megavatu, kas tika piedāvāts mazajiem ražotājiem. Un, attiecīgi, tika panākta Latvenergo šo ziemu vienošanās par 120 megavatu jaudu par samazinātu cenu par 60 eiro. Tas, ko mēs secinājām, pirmkārtām, ka tā situācija ir uzlabojusies, mazāk metam ārā lētāka cena, bet tā situācija joprojām ir tāda, ka siltums tiek izradīts atmosfērā, respektīvi mēs nepaņemam visu. Un šeit konkrēti, pastoties vienu dienu, 4. decembris, kā mums ir veidojies vai sastājies tirgus Rīgā, faktiski sākot no tādas prioritārās iepirkuma secības, mēs varam redzēt, kādā veidā veidojas situācija, ka mēs nenopērkam iespējami lētāko siltumu. Tad, ja mēs skatāmies prioritāri, protams, mums nostrādā šī garantētā daļa no neatkarīgiem ražotājiem, kuri tiek iegādāti par 45 eiro. Tad ir tirgus daļa, kas konkrētajā dienā veidoja 29% no visa iepirktā apjoma, kur tad šīs cenas ir zemes, tie ir ap 28 eiro, kur ir iestartējuši gan neatkarīgie ražotāji, gan Latvenergo. Un tad jau savukārt nāk šis dārgais siltums gan par fiksēto vienošanās cenu 60 eiro, un tālāk jau ir par 67, 61, kas jau ir monopola tarifs, kas bija tajā konkrētajā brīdī. Tas, ko mēs redzam, kas paliek pāri, faktiski paliek pāri vairākas lietas. Viens ir pats Latvenergo nespēja šajā tirgu pārdot visu apjomu, līdz ar to siltums, kas tika izcenots ap 30 eiro, kas jau bija saražots tecos, tika izlaists ārā. Un vienlaicīgi vēl neatkarīgie ražotāji arī gatavi bija piedāvāt lielāku siltumu apjomu par zemu cenu, bet to nevarēja paņemt, jo atkal šis tirgus ierobežojums 178 megavati, augstāk neejam, viss, kas ir virs, ir monopola daļa, attiecīgi par divām cenām, par vienošanās cenu un par regulēto tarifu. Līdz ar to, konkrēti pastoties, šo dienu, ja mēs paņemtu visu iespējamo lētāko siltumu tā piedāvāšanas secībā, tad konkrētajā dienā būtu iespējams ietaupīt 67 000. Tas ir vienā dienā un attiecīgi parāda, ka tas tirgus īsti nefunkcionē, jo tas ekonomiskā pakāpeniskuma princips, kas mums ir enerģētikas likumā, kas pasaka, ka tirgus daļā mums jāpērk ir sākot ar lētāko, beidzot ar dārgāko siltumu, viņš strādā konkrētajā dienā tikai 29% no tirgus daļas. Un pārējā daļā mums ir fiksēts viens ir neatkarīgiem ražotājiem, otra daļa ir monopola daļa, kas ir Latvenergo fiksēta. Līdz ar to nepaņemam to, kas jau ir saražots lēts, un nepaņemam to, ko ir gatavi ražot par zemu cenu, bet samaksājam vairāk. Tādā veidā tas tirgus mehānisms, rezultāts tiek panāks labāk, bet tās būtiskākās problēmas pēc būtības atrisinātas netiek. Un te jau mēs varbūt nedaudz pietuvojamies, kas ir, tad viens ir šis tirgus mehānisms, kur visas, tās fiksētās proporcijas, jo vairāk mēs kaut ko nofiksējam, jo beigāk mazāk paliek tas dienas tirgus daļas, kurā notiek konkurence, kur ir tā elastība, tad paņemt vai nepaņemt šo arī tā saukto atlikumu siltumu, ko Latvenergo var piedāvāt no koģenerācijas iekārtām. Bet tā otra problēma ir šis lielais un viendabīgais monopola tirgus bloks, uz ko faktiski tiek attiecināta SPRK tarifs. Attiecīgi arī šajā ziemā ir šī atsevišķā vienošanās par 60 eiro. Un skatoties uz SPRK apstiprināto tarifu, tas, tā problēma, ko mēs redzam, ir vairākas. Un tas pamats ir, ka SPRK tarifs ir veidots, ka mēs attiecinām siltumenerģijā, dabas gāzes un citas izmaksas proporcionāli koģenerācijas procesā radītiem produktiem. Mēs dedzam gāzi, mums rodas siltums, mums rodas elektrība, un mēs izmaksas attiecinām proporcionāli šim te produktu apjomam. Bet tā problēma ir, pirmkārtām, mums tā metodika, pēc būtības viņa nav mainīta no 10. gada, kad tā tika apstiprināta, un, var teikt, vairāk bija OIK aprēķina vajadzībām, kopš tā lieka mums ir Nord Pools nāca tāda balansēšanas tirgus.
Arī pats tarifs struktūra, tad attiecība, cik daudz mums ir ūdens silināmie katli, cik daudz koģenerācija mums ir pārstīta pēdējo reizi 22. gadā. Kopš tā laika tās bildītas pa labi, tā proporcija, cik daudz mēs siltumu ražojam ūdens silināmajos katlos, cik daudz koģenerācijā ir mainījušās. Bet tas, kas ir varbūt būtiski, kad netiek ņemts vērā, kad tajā brīdī, kad Latvenergo jau ražo elektrību, tās izmaksas, kas rodas pārējot uz koģenerācijas režīmu un papildus saražojot siltumu, ir relatīvi zemas. Un kad Latvenergo darbība, darbība pamatā nosaka elektrības tirgus. Un kas ir zīmīgi, ka ļoti daudz mums tiek lietots varbūt šie termini kā šķērsubsidēšana, ka mēs nedrīkstam šķērsubsidēt, līdz ar to katram produktam ir jāsamaksā par sevi tai proporcija atbilstoši. Bet mēs redzam, ka īstenībā mums ir divas metodikas, tad viena metodika, ko mēs piemērojam uzņēmumiem, kas darbojas koģenerācijā, kur ir šis stingrais nodalījums, savukārt, uzņēmumiem, kas ražo siltumu, piemēram, Rīgas siltumam, tā arī ir, ka viss elektrības ieņēmums izņem ārā, tad ir izmaksas mīnus ieņēmuma elektrības, un tad tas ir siltumenerģijas cena. Tā kā jau tā pieeja arī esošajos tarifos ir atšķirīgas, un ar to, ja Latvenergo darbojas dienā, kad ir augsta elektrības cena un ražo elektrību, tad tās izmaksas ir relatīvi zemes. Šeit, tas tāds tīri tehniskais varbūt skaidrojums, bet kas ir varbūt kā būtiski saprast, ka koģenerācijā varbūt fiziku neapmānīs, tur kaut kas liekas nerodās, pēc būtības, ja mēs salīdzinām ūdens silināmos katlus ar koģenerāciju, tad īstenībā ūdens silināmie katli ir pietiekami efektīvi, bet tā problēma, ka tiek ražots tikai viens produkts, attiecīgi 1 megavats gāze, nedaudz mazāk par 1 megavatu siltumu. Tajā brīdī, kad mēs ražojam koģenerāciju, kopējā efektivitāte ir zemāka, bet mēs iegūstam 2 produktus, un attiecīgi elektrība ir augstsvērtīgāka, pa elektrību var dārgāk pārdot, un līdz ar to, protams, ka koģenerācijas režīms ir labs, un it īpaši tas labs, ja mēs pagriežam to bildi nevis no tā, ka mēs iztērējam vienu gāzes vienību un tad dabonam, tur uprēķinot pusgāzes vienību, puselektrības vienību, pussiltuma vienību, bet mēs pastamies, kas notiek situācijā, ja teģis darbojas elektrības ražošanā, attiecīgi kondensācijas režīmā, un cik tam ir nepieciešams gāzes apjoms, lai sāktu ražot siltumenerģiju. Un šeit mēs aprēķinājām datus no faktiskajiem, no Latvenergo ražošanas datiem, salīdzinājām šos darba režīmus, un tas, ko mēs secinām, tajā brīdī, kad mēs ražojam kondensācijas režīmā, teģis ražo elektrību, tad no vienas gāzes vienības mēs varam dabūt kaut kur 0,53 megavatus elektrības. Tajā brīdī, ja mēs gribam ražot arī siltumu, tas prasa lielāku gāzes apjomu, lai saražot to pašu elektrības apjomu, bet tas gāzes apjoms ir relatīvi neliels, un faktiski, ja mēs ūdens silināmajā katlā tā proporcija ir 1 gāze 0,98 siltuma vienības iegūstam, tad koģenerācijā papildus mums vajag 0,18 gāzes, pretī dabonam 0,49 siltumu. Un šīs efektivitātes aiziet faktiski 2,7 siltuma vienības par 1 gāzes vienību, ko mēs iegūstam pārējot no kondensācijas režīma uz koģenerācijas režīma, arī ir iemesls, kāpēc koģenerācija ir efektīva, bet sadalot izmaksas produktu proporcijās, tas, tarifu metodika to neņem vērā, un faktiski mēs nonākam pie tās situācijas, ka mums ir, viens siltums dažādas cenas. Ja mēs pastamies, decembrī, tad tās cenas, par ko Latvenergo pārdod siltumu rīzniekiem, ir regulētais tarifs, ir vienošanās cena, un tam mums vēl ir tirgus cena. Un tās ir 3 dažādas cenas, ir 70 eiro, 60 eiro, un tie ir 28 eiro. Un tas ir tieši tas iemesls, ka tā koģenerācijas ražošana tajā brīdī, kad strādā teķis uz elektrību, ir lēta. Un savukārt, ja mēs pastamies, kā tas tirgus izstāsta, protams, ka Latvenergo tirgu startē tikai ar šo lēto siltumu, attiecīgi tur lielākā neatkarīgie ražotāji nedaudz šis Latvenergo koģenerācijas siltums, bet kas ir būtiski tā monopola daļa, kur mēs maksājam šo augsto cenu, šos 70 eiro vai šajā gadījumā arī to vienošanās cenu 60 eiro, ka arī tur lielākā daļa īstenībā siltuma tiek ražots ar koģenerācijas iekārtām, kur tās faktiskās izmaksas ir būtiski zemākas. Un tas efekts ir divējāds. Pirmkārt, tā monopola daļas cena varētu būt lētāka,
Otrām kārtām, ja šī cena nav lētāka, tad tas dod iespēju tajos dienās, kad Latvenergo nestartē tirgu, neatkarīgiem ražotājiem piedāvāt šķeldes siltumu faktiski pa gāzes cenu. Un šis visticamāk ir, teiksim, veids, ko sakārtojot, ko korekti izcenojot koģenerācijas siltumu nevis faktiski pēc gāzes katla cenas, bet atbilstoši tam, ko tas maksā, cik tad ir vajadzīga tā papildus gāze, lai saražotu šo siltumu, tas uzlabot gan tirgus funkcionēšanu, gan panākt to, ka mēs monopolu daļā varētu maksāt mazāk par siltumu. Un tas, ko mēs redzējām revīzijā, jā, kad arī no SPRK puses, teiksim, tā īsti netiek vērtēts, kāpēc tā situācija, ka mums ir monopolu daļā, ir kā regulētais tarifs apstiprināts, kurš viss pēc metodikas sareitināts, bet Latvenergo spēja vienlaicīgi to pašu siltumu tirgot par 3 dažādām cenām un vēl daļu izvadīt atmosfērā un ar to visu nopelnīt. Attiecīgi, tas parāda, ka tas lielais apjoms, kas atrodās siltumu, kas tiek tirgots par regulēto tarifu, droši vien, ka tur būtu kaut kas jāmaina, jo tā cena īsti korekta pret faktisko situāciju nav. Tad vēl viens aspekts, ko mēs skatījāmies, kā tad Latvenergo piedalās šajā tirgu. Faktiski mēs redzējām īstenībā, kad ir apjomi, ir pietiekami būtiski, ka Latvenergo ir atlikums siltums, bet viņi nemaz nestartē tirgu. Pārsvarā tas bija, teiksim, vasaras periodā arī tā, ka bija šis nedēļas iepirkums, lai gan, tur varētu droši vien pastrīdēties, bija vai nebija pamats startēt nedēļas tirgu, ja tie iemesli, kāpēc Latvenergo ražoja tas, kad ir pārāvums starpvalsts savienojumos, kurus nav paredzēts ātri saremontēt, un viņi startēja šajā balansēšanas tirgu, tā ka tur bija viens paliela apjoma, ka tiešām nestartēja. Tā pašā laikā arī ziemas periodā mēs redzam brīžus, kad ir pieejams siltums, kas netiek piedāvāts tirgu. No Latvenergo puses tas pamatskaidrojums bija tāds, ka Latvenergo darbojas vairākos tirgos. Primāri viņi strādā Nord Pool elektrības ražošanā, bet viņi strādā arī balansēšanas un aktivizēšanas tirgu, kur faktiski viņiem dinamiski augstsprieguma tīkli dod pieprasījumu palielināt vai samazināt jaudu. Šajā situācijā rodas siltuma enerģija, bet to, diemžēl, tā saulaicīgi nav iespējams paredzēt, līdz ar to viņi īsti nepiedāvā tirgu. Šeit ir identificēts dienas, tātad kad mēs faktiski lielāko daļu no tā, ko nepiedāvāja tirgu tehniski, Rīga varēja paņemt, Rīgai bija pieprasījums pēc tā. Protams, vēl ir apstākļus, ko mēs varbūt neesam tik dziļi analizējuši, bet arī dienās, kad Latvenergo startē, viņi nevienmēr ir iestartējuši pa pilnu apjomu, un līdz ar to viņiem palicis kaut kāds siltums pāri, kas arī tieši šādā veidā radies, savā ziņā neprognozēt. Bet tas atkal ir tāds resurs, kas principā ir izmantojams, un tie ir atkal kaut kādi miljoni eiro, ko mēs izvedam ārā, ko teorētiski mēs varētu optimizēt un tomēr sistēmā ievadīt. Bet atgriežoties pie jautājuma par tirgu un cik tas ir vajadzīgs un kādu labumu tas dod rīdziniekiem, tas, kas ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tomēr tas pamats, kāpēc mums vispār tas tirgus ir vajadzīgs un šī šķeldes enerģija ir vajadzīga, ka šķelda, pirmkārt, vietējais resurs, gāze ir importa resurs, bet šķelda ir arī daudz lētāks resurs. Ja mēs pastamies, 25. gadu vidējo cenu, šķelda uz megavatu ir zem 20 eiro par megavatu, dabas gāze 36. Šobrīd kā kuru dienu, ko prezidents Trumps sarunā, tā gāzes cena arī staigā, bija arī virs 50 eiro. Un, ja mēs vēl ņemam vērā apstākļu, kopš 20. gada par dabas gāzi siltumenerģijas ražošanā ir jāmaksā CO2 kvota, kas ir uz gala produktu 12,7 eiro uz megavatu. Tā faktiski dabas gāze salīdzinājumā ar šķeldi ir 2,5 reizes dārgāks energoresurss, ko lietot siltuma apgādē. Līdz ar to tas parāda, ka tie alternatīvie resursi ir vajadzīgi, gāze mums nevar būt kā vienīgais resurss. Jā, tajā brīdī, kad TEC strādā elektroenerģijas tirgu, viņi spēja piedāvāt lētāku cenu siltumam, to parāda gan mūsu un tie aprēķini, gan arī viņa faktiskā darbība tirgu, bet tas apjoms, ko viņi spēja piedāvāt, viņi nespēja aizstāt šo šķeldes apjomu, un savukārt, ja tā šķelda nebūtu, tad kopumā mēs maksātu dārgāk. Tā galvenā problēma, kas mums ir šobrīd, ka tas tirgus mehānisms kopā ar to regulējumu nenodrošina, ka šī lētākā šķelda nonāk pie patērētāja. Viņi bieži vien paliek pie šķeldes siltumenerģijas ražotājiem, kā šī papildus pēļņa, kas dod rentabilitāti, bet tas varbūt nenodrošina pilnā mērā pietiekam zemu cenu rīdziniekiem. Bet kā fundamentāli tas paliek,
Un faktiski, iespējams, tīri ekonomiski pat pie ļoti, teiksim, lielām cenu atšķirībām, ja gāze ļoti dārga un šķelt gan lēti, tad iespējams pat ir lētāk to siltumu, kas rodas tecā, ražot elektrību, nemaz nepārvērst liederīgā siltumā, netērēt to papildus dabas gāzi, bet saražot šo siltumu vietā ar šķeldu. Tas tā var būt, bet, teiksim, pagājušais gads noteikti nav tā situācija, kad tas ir. Vienlaiks, protams, arī tas atlikums siltums, viņš nav bezmaksas, un viņš arī kaut kādu zinām ciparu maksā. Tad vēl viens aspekts, ko mēs esam uzrunājuši un aicinājuši, teiksim, Rīgas siltumam domāt par Rīgas bioenerģiju, kas ir 100% Rīgas meita darbojas šajā tirgū. Vēstures mēs esam skatījušies, kā viņi startējuši tirgū, un mēs redzam, ka viņi nav nodarbojušies ar kaut kādu, teiksim, cenas dzīšanu uz leju. Līdz ar to šobrīd ir meita, kas ražo siltumu tikai pašam Rīgas siltumam, pārdod to, gūst, teiksim, pēļņu, kas tad nemazina tarifu, tur arī zināmas administratīvās izmaksas veidojās. Mūsu jautājums, protams, cik ļoti šāda meitas sabiedrība vajadzīga, cik teiksim, tās esamība ir pamatota. Tas galvenais jautājums, kas būtu jāvērtē, lai šai kapitāla sabiedrībai būtu kaut kāds cits mērķis, ne tikai gūt pēļņu, ko regulators citādāk neļautu gūt pašam Rīgas siltumam. Mēs aicinātu tomēr izvērtēt, vai šī kapitāla sabiedrība nebūtu integrējama Rīgas siltumā atpakaļ iekšā un darboties kā struktūra vienība. Un tad, revīzijas ieteikumi atkal aptver dažādas lietas, tā skaitā arī tādas politikas līmeņas, teiksim, par Rīgas mērķu vai stratēģiju salāgotību. Bet, ja mēs domājam tieši par Rīgu, tad faktiski mums tie ieteikumi tie 3 tādos virzienos. Viens ir Rīgas siltumam turpināt pilnveidot tirgu un atvērt pēc iespējas plašāk. Tas iespējams ir jāvirz arī tirgus dalībnieku uz to, lai šos tehnoloģiskos ierobežojumus risina nevis ar kaut kādiem garantētiem apjomiem, bet ar to, lai tiek investēts akumulācijas jaudās, respektīvi tajā brīdī, ka nav vajadzība, nav jāslēdzās ārā, bet var ražot akumulēt, pēc tam atkal pārdot. Jo tas tirgus ir jāatver, šobrīd viņš ir pa maz, lai spētu paņemt šo siltumu, kas rodas koģenerācijā, un to nodot rīzniekiem, tā ka tas ir Rīgas siltuma pusē. Otrs, kas noteikti ir regulātoru pusē, tātad ir šo te pārskatīt metodiku un nodrošināt to, ka mums šis te monopola daļa, viņa nav monolīta, ka mēs tomēr izdalām tehnoloģiski, teiksim, atšķirības starp ūdens sildāmajiem katliem un koģenerāciju. Faktiski, tā regulētai cenai tomēr būtu jābūt tikai par ūdens sildāmo, kas ir katlu, kas ir dārga tehnoloģija un maksā daudz. Savukārt pārējām siltumam būtu jāstās, mūsu ierosinājums būtu to laist vienkārši tirgū, lai Latvijas Energo ar koģenerācijas iekārtām startē tirgū un konkurē ar pārējiem ražotājiem, bet droši vien, ka var citas alternatīvas arī izdomāt. Un attiecīgi, tad, protams, ekonomikas ministrijā Latvijas Energo mēs sniedzam ieteikumu, ka mums vajag skatīties, lai mēs visu apjomu, kas ir piedāvājumi tirgū, un Rīgas siltumam vēl jāizvērtēt šo te meitas sabiedrību. Tā kā tie elementi mums revīzijā ir skaidri, Rīgas siltums sakārto pilnveido tirgu, regulātors tomēr pārskata metodiku un nodala efektīvu koģenerāciju no ūdens sildāmiem katliem, un Latvijas Energo startē tirgu, tā kā viņiem šis siltums rodās, un šādā veidā liekot tos elementus kopā, mēs noteikti varam panākt situāciju, kad Rīgā vairs netiktu mests ārā liederīgi paņemams siltums, ietaupījums tur ir viennozīmīgs, vismaz šie 8 miljoni, ko mēs šobrīd pārmaksājam, bet visticamāk arī varētu būt vairāk, jo sakārtojot tirgu, arī tās cenas citos momentos nostātos zemāk. Tā, tas ir tas, ko mēs esam izpētījuši, tie ir tie ieteikumi, ko mēs esam snieguši, un faktiski tā situācija, kā kontrolieris teica, ir tāda, ka te nav viena atbildīgā, kurš to var sakārtot, bet te ir institūcijām sadarbojoties, jāizveido mehānisms, lai pēc būtības jautājums, vai siltums ir atlikums, siltums ir neadekvāts pie normālas situācijas, ja būtu sakārtots tirgus, viņam maz nevajadzētu rasties. Savā ziņā diskusijas, vai tas ir atlikums, siltums vai nav, mēs cīnāmies ar sekām, situācijā, ka tādam siltumam, ko varēja paņemt, bet nepaņēma, nemaz nevajadzētu būt. Sakārtojot šo sistēmu, tā to var panākt. Paldies. Tā kā mēs ar jautājumiem tagad vai... Vai ir šobrīd kādi jautājumi? Jā.
Ziņā, Ivo Butkevičs no TV3 ziņām, par to atziņu, ka varētu būt labāk, ja tur visas institūcijas sadarbotos. Es gribēju bišķi no otras puses pagriezt to jautājumu, ja pat labāk mums ir Rīgas doma, ekonomikas ministrija, Latvijas energo regulators, kaut kur es neatceros, kā tagad Talkijus sauc, bet tie, kas ir vēl mazais akcionārs Rīgas siltumā, varbūt nevajag būt tik daudz cilvēkiem iesaistītiem, nevis visiem vajadzētu mēģināt sadarboties. Šeit galvenokārt ir jāsadarbojas uzņēmumu regulātoru, jo uzņēmums ir tas, kurš veido iepirkumu tirgu, savukārt regulators ir tas, kas nosaka, kā veido šis monopola daļas tarifs. Un tā savā ziņā problēma ir, ka Latvijas energo šobrīd ir iespēja pārdot vienu to pašu siltumu dažādās veidos, vai pa monopola tarifu, vai pa, teiksim, kaut kādu vienošanos cenu vai iestartējot tirgu. Tas kropļo gan šo tirgu, gan vienlaicīgi mēs arī šajā, teiksim, tur, kur mēs pērkam par regulēto tarifu, mēs noteikti pārmaksājam līdznieku par siltumu. Un Rīgas siltuma akcionāru struktūra, protams, ir viens, un arī, teiksim, pieminējot ekonomikas ministriju, mums bija diezgan garas diskusijas arī ar regulātoru par to, vai esošajā ietvarā likumdošanas ir iespējams vai nav iespējams sakārtot situāciju. Bet pēc fakta mēs redzam, ka ekonomikas ministrija kā akcionārs ir devis uzdevumu Latvijas energo nodrošināt maksimālo peļņu, ar to Latvijas energo nav īsti kaut kāds, teiksim, iemesli bez ārējas spiediena, bez regulācijas izmaiņas piedāvāt to siltumu, ko viņi varētu piedāvāt par lētāku cenu. Ja ir tāds apstiprinātais tarifs, par to arī tirgojam, un attiecīgi bez izmaiņām gan siltumenerģijas tirgu, gan regulējuma metodikā, to gala rezultātu nav iespējams panākt. Bet tām izmaiņām jānotiek faktiski vienlaicīgi. Ziņu aģentūra Lēta Mārtiņš Kalovs. Mans jautājums mazliet skars plašāku laika periodu nekā jūsu revīzija, bet ņemot vērā, ka jūs šajā jautājumā šobrīd Latvijā visticamāk saprotiet vairāk, varbūt jums ir kādi apsvērumi. Kādēļ situācijā, kad Rīgā nebija siltuma tirgus, es tikko pastījos ziņās, piemēram, 13. gadā Rīgā bija Baltijas valstīs lētākais siltums. Tirgus nebija vēl tad. Kādēļ brīdī, kad, kā jūs sakat, tirgus ir ļoti svarīgs un tas nodrošina lētāko cenu, kādēļ brīdī, kad mums ir tirgus, šī cena ir augstākā Baltijas valstīs? Vai tas ir saistīts ar tirgus dalībnieku alkatību vai kas ir par iemesliem jūsuprāt? Tas galvenais iemesls ir energoresursu cenas. Ja mēs paskatāmies līdz 20. gadam, gāzes un šķeldas cenas bija relatīvi līdzīgas, brīžiem pat pavisam vienādas, bet, teiksim, 18. gadā, ja gāze bija vidēji 19 eiro megavats un šķelda 14 eiro, šobrīd ir gāze 19, šķelda 19, gāze 36, līdz ar to ir daudz dārgāk kļūsi gāze. Un kas ir būtiski, no 20. gada ir nākuši CO2 kvotas, kas pirms tam nebija. Un mēs paskatījāmies arī, kā ir mainījusies šis regulējumais tarifs, kur pamatā ir gāze. Faktiski tur 80% izmaiņu ir skaidrojama tieši ar to, ka dārgāk dabas gāze un jāmaksā ir CO2 kvotas. Un tas ir tas, tirgus nav tas, kas ir noteicis, kāpēc šobrīd mums ir dārgākais siltums, to ir noteicis tas, ka gāze kļūst par ļoti dārgu kurināmo veidu. Un šķelda vienkārši lētāka. Tā problēma, ka tā šķeldas lētumu bieži vien neiegūst patērētājs, bet iegūst ražotāji, jo viņi pārdod savu siltumu faktiski pa gāzes cenu. Un tad līdz ar to tā izmaksa ekonomija, viņa aiziet nevis patērētājiem, bet uzņēmējiem kā peļņa. Līdz ar to tā šķelda mums ir vajadzīga kā resurs, jo viņa ir daudz lētāka, tikai jautājums, kā viņu to iegūmu atdot patērētājiem. Kā piespiest šos neatkarīgos tirgus dalībniekus brīdī, kad Latvijas energo iestartē savu cenu, nepalīst vienu pakāpi zem Latvijas energo cenas, bet piedāvā tiešām savu lētāko iespējamo siltumu? Mums vajag situācija, lai Latvijas energo pēc iespējas vairāk ir ar šo lēto koģenerācijas siltumu, jo, lai ir gāze dārga, tas process ļauj saražot viņiem pietiekami lēti. Un tas mūsu redzējums ir, ka tajā regulētajā daļā, tajā monopola daļā, nevajadzētu būt iespēja šo koģenerācijas siltumu tirgot par dārgu cenu, jo tajā brīdī, ja tas pirmkārt, jo viņi izcenot citādāk, tas jau samazinātu izmaksas, bet otrkārt, ja tas siltums
izcenojot lētāk parādītos tirgu, tad tas slieksnis, pret ko atdurās šķeldes ražotājs, samazinātos, un tas arī dot ietaupījumu. Ar to, tā fundamentāli sakot, tā Rīgai to tirgu vajag lielāku. Viens ir, mēs varam gaidīt un veicināt jaunu investīciju ienākšanu vēl vairāk neatkarīgās jaudas. Tas otrs, ko mēs aicinām skatīties, ir to Latvenergo tomēr nodalīt ūdens sildāmie katli skaidrs, tā ir pēdējā rezerva, to mēs izmantojam, ka cita nav, tas būs dārgi. Bet citā laikā, tā kā mēs ražojam elektrību, mums ir pieejams lēts siltums, mums ir jāatrod tas mehānisms, kā viņu iedot rīzniekiem un ielikt tirgū, lai tad arī tā šķeldes cena atdurtos pret šo, nevis pret dārgo gāzes katla cenu, kā tas ir šobrīd. Vai es pareizi saprotu, ka tas tā dēvētais atlikums siltums vispār nav aprēķināts, cik ir viņa izmaksas? Viņš ir, tas, ko mēs parādām ar šo te robežu izmaksu, mēs parādām, ka viņš tajā brīdī, kad izstrādā tiek elektrība, tas nav siltums, kas ir pilnīgi bezmaksas, jo vajadzīgi papildus gāzes piededzināt klāt, lai viņi pārvērst liederīgā formā, un attiecīgi tas samazina vai elektrības ražošanu vai palielina gāzes patēriņu, jo elektrība pārdod tik, cik ir. Tā ka tas nav bezmaksas, tādu precīzu ciparu mēs neesam aplēsuši. Tas, ko mēs redzam, kur nostājās, teiksim, šī Latvenergo piedāvātā cena, tie ir 23 līdz 28 eiro par megavatstundu. Takajā brīdī, kad viņi startē ar šo produktu tirgu, tad tur tā tirgus cena nostājās. Vai viņi varētu būt zemāka? Visticamāk, ka pie šīm gāzes cenām īsti nē. Tā ka bezmaksas tas siltums noteikti nav. Tas kaut ko maksā, bet tās izmaksas ir būtiski zemākas nekā tās ir šobrīd aprēķināts regulātoru noteiktajā tarifā, kur to efektivitāti īsti neņem vērā. Sakiet, vai tie 8 miljoni, kurus ir pārmaksājuši iedzīvotāji, ir radušies galvenokārt dēļ tā, ka siltums, kas saražot par 23 vai cik tur eiro tiek pārdots par 60, vai tas ir vēl kaut kurš? Tā ir starpība, ko mēs skatījāmies, cik ir Latvenergo piedāvājis tirgus daļā, attiecīgi, ko mēs būtu maksājuši, ja viņi nopirkt, un cik konkrētajās dienās, kad tas siltums tika radīts un izlaists atmosfērā, pa kādu cenu tad nopirkt no neatkarīgiem. Jo tā vidējā cena tur nebija 60 vai 70 eiro, tur kaut kādi 45 tajās konkrētajās dienās, kad bija atlikums siltums, kad mēs viņu nepaņēmām, līdz ar to tā ir faktiski starpība, kaut kur starp 23 eiro un 45. Es tā tagad no galvas tos ciparus saucu. Bet tas ir izreikinot uz konkrētām dienām, uz konkrētiem apjomiem, cik mēs samaksājam un cik mums būtu bijusi iespēja samaksāt, ja mēs šo siltumu paņemtu rīzniekiem par to cenu, ko citos dienās Latvenergo piedāvā. Jūs minējāt, ka tirgus ir ļoti svarīgs. Pats tika sākta būvēt vēl viena šķeldes katlumāja. Sakiet, vai vēl viena tirgus dalībnieka ienākšana tirgu uzlabos šo situāciju vai nē? Visticamāk, teiksim, ja mēs šobrīd redzam, jo vairāk tā konkurence, jo labāk. Tādā ziņā visticamāk tas ir uzlabojams. Tas ir pašiem uzņēmējiem jāpieņem lēmumu investīciju, kas ir tas apjoms, uz kāda ražošanas apjomu viņi var cerēt, lai atpelnītu šīs investīcijas. Bet skatoties uz to tirgus apjomu, mums ir gan daudz tās dienas, ka mēs pilnībā esam atkarīgi, tecis pusē no ūdens sildāmajiem katliem. Tie ir dārgi, un tur noteikti ir potenciāls ienākt vēl ražotājiem, un jo plašāks tas tirgus būs, jo biežāk būs tās dienas, kad ir pilnvērtīga konkurence, jo tas dzēr to cenu zemē. Sakiet, vai šobrīd atšķirās siltuma cena labajā krastā un kreisajā krastā? Vai tiek rēķināts kaut kāds vidējais pa visu Rīgu? Gala patērētājiem ir vidējais tarifs. Tas, ko Rīgas siltums pats ir gadu pārstos paudzes un arī nosakot šo te vienošanās cenu, viņi rēķinājuši, cik viņiem ir tās vidējās izmaksas savās šķeldu mājās, un tie ir 45 eiro. Bet, laikam, kopējā cena bija augstāka, jo tur arī pietiekami daudz gāzes tiek dedzināta. Bet tās cenas viņas atšķirās. Tādā izpratnē mēs viņus neesam precīzi līdzinājuši, mēs tiešām fokusējamies uz to tirgus darbību un kādā veidā, teiksim, kas ir tie mehānismi, kāpēc mēs kaut kādu siltumu nepaņemam un kas ir tie mehānismi, kā panākt, lai tās tirgus cenas nostātos zemāk. Bet tad pēc jūsu saprašanas, ja, teiksim, pārdalam Daugavā uz pusē... Kreisais klases ir lētāks nekā labais šobrīd, jā. Kopējā tarifā viņš izlīdzinās, jā. Bet tas ir, mēs viņu atsevišķi kā jautājumu revīzijā neesam vērtējuši. Tas ir tīri iepazīstoties ar Rīgas siltuma gadu pārskatiem, mēs šo informāciju redzam. Bet tāpēc mums arī tas labais krasts interesē, kas ir tie iemesli, tas mehānisms, kā tā situācija veidojas, kāpēc tur ir tā dārdzība. Un faktiski mēs caur šo tirgus dizainu un regulējumu arī viņu tā kā parādam. Vai jūs kompensējat kaut kādā veidā
360 ziņas par regulatoru, par to, ka Latvijas Energo ir iespējas pārdot saražoto siltumu par 3 dažādām cenām. Vai jums ir kaut kādā atsauce no regulatora un kaut kādas prognozes, reakcijas un skaidrojumi? Mums ir bijušas, teiksim, tādas regulātoru padziļinātas diskusijas par šo jautājumu. Viens ir tāds, teiksim, izpratnes jautājums, vai monopola cena ir fiksēta, vai tā ir tomēr maksimum, respektīvi, ka šajā ietvarā arī tagad pie tā regulētā cena Latvijas Energo būtu iespēja piedāvāt arī lētāk, ja viņiem tāds izmaksas vienkārši patiešo vienoties ar Rīgas siltumu. Līdz ar to, tā regulātora pozīcija ir, ka esošais ietvars ļauj iesaistītajām pusēm pašām vienoties un šo situāciju risināt. Tas mūsu redzējums ir, ka pēc faktu mēs redzam, ka tā situācija ilgstoši nav risināta, ka pat ja tas likumdošanas ietvers, mums tas lasījums atšķirās un tirguma arī atšķirās, ka tomēr nav tur iespējas, bet tā situācija ilgstoši netiek risināta, mēs metam ārā siltumu. Un arī Latvijas Energo pusē mums ir bijušas sarunas un ekonomikas ministrijas uzstādījums ir viennozīmīgs, vienkārši maksimālā pēļņa no Latvijas Energo pārdodam par augstāko iespējamo cenu, ko tajā brīdī var atļauties. Līdz ar to tādas motivācijas bez regulējuma izmaiņām šo situāciju risināt mēs neredzam, un tāpēc tas ir tas, ko mēs arī iesakām regulātoram, tomēr skatīties uz šo metodiku un dalīt nost ūdensildāmie katli, jā, dārgi, tos tad tā arī cenojam. Koģenerāciju mēs redzam, ka var būt būtiski lētāk, un tad jāstāsta, kā viņu vai caur tirgus mehānismu, vai caur regulācijas mehānismu, bet šo cenu tomēr dzīt lejā. Paturpinot par to savstarpēju institūciju sadarbību. Jūs tā diplomātiski šodien runājat, bet es pieņemu, ka rīdznieki pēc ne tās vienkāršākās ziemas būs gan ietriģēti, uzzinot par to, ka viņi būtu varējuši maksāt mazāk, tikai kungi un dāmas nevarēja sanākt pie vienu galdu un novienoties par kaut ko. Vai situācijā, kurā mēs redzējām, ka, un es pareizi saprotu, ka pēc būtības kreisajā krastā, ka nav nekāds konkurences. Tarifs tātad ir lētāk, idejiski lētāks nekā labajā krastā, kur zaļuma plaukst konkurence. Vai nevajadzēja būt tā, ka mums te visi sarkanās lampiņas mirgo par to, kā pie velna mēs šeit varam būt vispār? Nē, tas, ko mēs esam varbūt revīzijā secinājuši, un kāpēc varbūt valsts kontrole šajā jautājumā tik dziļi iegājusi, kas nebūtu tipiski, ir, ka tā situācija ir ilgstoša, netiek risināta un ir tāds savā ziņā iniciatīvas trūkums, vairāk mazāk viens uz otru skatās, kuram tad ir kaut kas jādara un kuram kaut kas nav jādara. Un faktiski tas varbūt tāds, jā, un vēl pa vidu, protams, ir arī konkurences padomas atzinumi, kas savā ziņā ir daudz ko, teiksim, šo tirgu noregulējuši, bet mēs arī redzam, ka brīžiem ir tāda varbūt aizsekšanās ar šiem atzinumiem, ka konkurences padomi ir kaut ko vienu vai otru lēmusi, līdz ar to tas ierobežo mūsu iespējas kaut kā sakārtot šo situāciju. Pēc būtības, teiksim, regulātoru pusē mēs neredzam problēmas un attiecībā no konkurences padomas, jo tur tomēr regulators ir tas, kas nosaka metodiku, likums ne tikai ļauj, bet arī faktiski uzliek par pienākumu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem lietotāju interešu aizstāvību zemāko cenu un lai tā cena būtu ekonomiski pamatot. Un savukārt, tirgus mehānismā mēs redzam, ka tās izmaiņas viņas tomēr notiek, un jo vairāk, teiksim, tā konkurence pavarās arī uz šo ziemu, tas tirgus apjoms viņš tomēr ir pavērties plašāks, tam ir efekts. Un faktiski jau tas konkurences arī padomas atzinums, vairāk konkurence labāk. Un šajā ziņā mēs arī redzam to, kad ir iespējams tādā veidā. Bet tāda inerce vienam uz otru skatīšanās un kaut kur vēl tā kā konkurences padomu piesaukšana ir tas, kad visi apzinās problēmu, bet nav tāda skaidra iniciatīva viņu atrisināt līdz galam. Es tikai precizēt, vai pareizi sapratu, ja regulators noteiks koģenerācijas procesā saražotā siltuma tarifu, kuru nevarēs pārsniegt Latvijas Energo, tad visiem būs daudz labāk. Tas ir viens no risinājumiem. Latvijas Energo, es domāju, šajā gadījumā ir, jā, ja mēs skatāmies, ka arī par regulēto tarifu, par monopolu tarifu, kaut kur vairāk kā puse ir šīs koģenerācijas siltums, ko varētu pārdot lētāk. Tas, protams, ja šo samazina, tas Latvijas Energo ieņēmums samazināt, bet pretī mēs redzam, ka šobrīd tiek izlaists liederīgs siltums ārā, ko principā Latvijas Energo kā varētu būt ieņēmums, ja viņi pilnībā visu varētu atdot. Kur tas balans tur nostājās, lielā mērā atkarīgs, kāda tad būtu šī koģenerācijas siltuma cena. Līdz ar to mēs neesam mēģinājuši aplēst, un tas būtu vai regulātorām jāstāsta, kā to izcenot.
vai arī tad laist to tirgu un tad, lai tirgu arī to izceno. Nu, tur ir tie risinājumi dažādi. Bet to, ka tā daļa var būt lētāk, jā, viņi ietekmēs Latvenergo ieņēmumus, bet tad arī Latvenergo var pārdot visu, kas viņiem ir. Tur ir gan. Paldies visiem. Paldies par uzmanību. Paldies visiem, kas arī mūs skatījās, klausījās. Tad līdz citai reizei. Paldies.